Valdība mūs turpina izģērt. Biksīs gribat manējās? Nē. Vai redzēju šo video par autoceļu viņetēm? Ar to dalījušies tūkstošiem cilvēku, bet vairāk apgalvojumi tajā neatbilst faktiem. Video autors stāsta par izmaiņām autoceļu nodevās un ievērojami pārspīlē. Jūs nepārklausījāties. Arī braucot pa šādiem lauku ceļiem, grants ceļiem, būs jāmaksā viņete. Tā nav taisnība. Bija plānots viņeti attiecināt uz vēl 13 reģionālajiem autoceļiem. Neviens no tiem nav grants ceļš. Agrāk bija savādāk. Ja brauc pa lielo ceļu, tad automašīnas virs 3 tonnām maksāja, automašīnas zem 3 tonnām nemaksāja. Tagad maksās pilnīgi viss. Arī tā nav taisnība. Kravas auto ar pilnu masu virs 3 tonnām šī nodeva ir jāmaksā jau kopš 2017. gada. Ne Lietuvā, ne Igaunijā automašīnām nav jāpērk viņete, kuras ir mazāks par 3,5 tonnām. Arī nav tiesa. Lietuvā viņete jāpērk arī kravas automašīnām zem 3,5 tonnām, un likmes ir līdzīgas kā Latvijā. Visbeidzot, nevienam auto līdz 3,5 tonnām likme nepieaugs par 360 eiro. Lielākais plānotais pieaugums bija 190 eiro kravas automašīnām ar 4. izmešu līmeni. Dalies ar šo video un lasi vairāk ReBaltika mājaslapā.